Nu, es domāju, man kā vīrieti patīk sievietes sievišķīgas. Sievietei jābūt, es neteiktu, jābūt smukai, bet sievietei jābūt sievišķīgai. Viņai jābūt, atraisītai. Tas ir patikt sev. Domāju, ka vienkārši rūpīgi pie sevis jāpiestrādā, lai būtu sievišķīgi. Vispirms vajag izkopt pašcieņu sevi. Jā. Es domāju, ka iekšēji vajag justies sievietei. Pašcieņu, un tad varbūt sievišķību. Bet ārēji arī vajadzīgs būt sievišķīgai, kā mēs tagad esam iesākuši ar vīsēm staigāt, un tās ir šauras un pusmazdenes, un ikās zeķes, un visās. Paskatāt, nāk sieviete, kas ir kleitiņā. Kolosāli. Bet vajag prasīt iekšēji un arī ģimenei un vispār sabiedrībai, prasīt attieksmi pret sevi. Nu, teiksim, piemēram, ja sievieti ļauj, ka viņas klātbūtnē smēķē, ka viņas klātbūtnē lamājās, manuprāt, vienkārši sevi jānostāda tā, ka manā klātbūtnē viens nelamāsies. Nu, tas būs tas ir kā skats, bet tas ir sievišķīgi, kad es prasu, lai pret mani izturās kā pret sievieti. Es to tā sapratu, ka iekšēji. Ja arī viņi strādā vīriešu kolektīvā, varbūt ir arī tur viņai ir jānospēlē sava sievišķība. Nevar piemēroties, ja ir vīrieši, tur viņi pīpē, tur viņi iedzer. Nebūtu pareizi, ja viņi certu viņiem līdzi un pīpēt līdzi un runātu rupjus vārdus līdzi, kā tas ir. Bet tā kā es tikko, ka nācu uz šejienu, skaista beidenīte kā pupoliņš, džinsu bikses šauras, un tomēr ir pārplēst tev uz celīti varenas pušu. Viens vēl arī sievišķība ir tāda, ka tagad ir iedomājušies agrāk, neviens tā necentās. Kāds es esmu, tāds es esmu.